ļoti stingrs, daudz strādā pats un prasa to arī no personāla, prasa no katra darbinieka atbildības sajūtu pret katru pacientu. Zinošs, tālredzīgs vadītājs vienmēr tika skaidrībā ar visiem sarežģītiem jautājumiem, vienmēr atbalsta gan savus darbiniekus, gan arī tika galā ar kaut kādiem problēmām radiniekiem. Spēja saglabāt vēsu prātu akūtās situācijās un saliedēt mūsu lielo kolektīvu, kas nav maz svarīgi. Viņam un slimnīcai ir gandrīz ceturdaļu gadsimtu ilga kopēja darba dzīve. Viņš ir viens no atslēgas cilvēkiem, kurš nealkst publicitātes, bet tajā pašā laikā spēja nodrošināt obligāto minimumu saziņā ar plašsaziņas līdzekļiem. Viņa miers un autoritāte kolektīvā ir spējusi nodrošināt darbu reālās ārkārtas situācijās. Man doktors Valērijas Ratubīskis asociējas ar tādu cilvēku un ārstu, kurš nevairas grūtību, kurš nebēg no briesmām, bet taisn otrādi visizšķirīgākajos un bīstamākajos pat brīžos ierodās, pats piesakās, uzņemās atbildību. Tas tiešām ir īsta cilvēka, īsta vīrieša un īsta ārsta vadītāja cienīgs līmenis.